Keta knapti tur asariņu, viņai tā patīk tas kaķītis. Es ceru, ka viņš jau tur ir kečiņu un aizbrauc. Nē, man vienkārši viņš atgādina, man vienam draugam ļoti labam ir tāds līdzīgs kaķis, un viņš man viņu atgādina. Tu piezvanīji, pajautāji, vai tas nav viņa kaķis? Vēl nē, bet es piezvanīšu pēc arī. Piezvanu un pajautāju. Katrā ziņā jūs visi arī droši varat doties tur palīdzēt, vai ne? Tieši tā. Gan varbūt izvest ārā suņus, gan arī varbūt paņemt kādu sev. Bet nu tad tikai noteikti apmināties ar pārējiem jūsu dzīvesvietas iemīļniekiem. Vai viņi ir ar to mierā, vai ne? Tieši tā. Jā, ar to mēs būtu nobeiguši. Anketa visu raidījumu laiku domā, kas ir studentu ferma vai kaut kas saistīts ar dažādu diļu audzēšanu. Bet nē, es dzirdēju tagad pēdējā laikā, es, piemēram, piezinu draudzenei, ko daru. Es tagad nevaru runāt, man jānovāc ražieru, savādāk man tā draugi. Paldies Dievam, man ir normāli draugi, Keti. Vai ne? Bet jūs savā nosaukumā esat arī iekļāvuši fermu, bet cik es saprotu, tur ar to, ko tagad ir daudz aizrāvušies, nav nekāda sakara. Ir gan? Tā, ne? Nav gan. Pastāstiet, kas tad ir studentu ferma? Studentu ferma ir tāda teātra izrāde, kur notiek sociālajos mēdījos, respektīvi tādos kā Draugiem LV, kā Twitter.com un YouTube.com. Un tas veids, kā var noskatīties pārējie to izrādi, ir uzaicināt aktieru profilus draugos, un tad sakot līdzi ar notikumiem Draugiem LV lapā studentu ferma. Ko jūs izrādat? Jā. Kas ir izrādes jūsu izpratnē? Otra cilvēka dzīve vai ko viņš dara? Būtībā mēs redzam studentu dzīvi. Mūsu izrāde ir tapusi pēc George Orwell dzīvnieku ferma darba motīviem. Un būtībā mēs caur šo motīvu parādām studentu dzīvi un viņu aktuālās lietas. Tā kā caur reāliem notikumiem parādām cīņu par varu, par to, kā vara mūs maina, par to, kādi mēs kļūstam, kad mūsu dzīvē ir tāda liela pārbaudījuma. Jūs arī studējat kaut ko sakarā ar mākslu, ar teātri? Jā, būtībā mēs esam Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes improvizācijas teātris Impro Busiņš. Un mēs esam lieli mākslinieki. Mēs sadarbojamies ar improvizācijas teātru, un tieši tāpēc mēs nolēmām, ka ir nepieciešama šāda izrāde, jo arī jaunieši šobrīd ļoti daudz laika pavada tiešām sociālajos tīklos un internetā, un tas ir veids, kā nest teātri viņiem tuvāk, tā kā kultūra nest viņiem klāt. Ko pārējie domā par to? Par fermu? Jā, par studentu fermu. Un kāpēc vajadzētu varbūt iesaistīties šajā tā Ko jūs darāt? piedzīvojumā? Es saprotu, no 10. māja jau tiek uzsākt šī akcija, vai kā viņi vēl varētu Tā ir teātra izrāde. Teātra izrāde. Nu, tad jau noteikti ir daudz dalībnieku pieteikušies. Par dalībniekiem šajā ziņā var kļūt tikai kā skatītājs. Ir 12 aktieri, kas atveido lomas, un pārējie cilvēki var piedalīties tikai kā skatītāji. Respektīvi, viņi var sakot līdzi notikumiem, viņi var izteikt savu viedokli, piemēram, dombiedros, viņi var skatīties mūsu video, sakot līdz Twitter ziņām, tā, bet kā dalībnieki viņi piedalīties nevar. Kas ir šie 12 aktieri? Tie ir jau kādi profesionāli aktieri, vai tie ir cilvēki no ielas vienkārši, jūs draugi, paziņas? Tie ir mūsu improvizācijas teātra Impro Busiņš, visi aktieri. Lūk, arī šeit esam daži no tiem. Es esmu Dabolīte, Dorotija Aboliņa. Tas ir mans profils kā aktrisei, un tā ir... Varbūt pastāst par sevi īsumā. Jā, par savu to varoni. Jā, es esmu tāds tēls, kas vienmēr visiem ir līdzās, kas ir kā atbalsts, un mans labākais draugs ir Haralds Sirmais un Evelīna. Un tā tad principā, man ir laba priekšnojauta, es it kā visu jūtu, es zinu, kā būs, bet es it kā nerīkojos, esmu vairāk domu cilvēks nekā rīcības cilvēks. Harald? Jā, es savukārt esmu rīcības cilvēks. Esmu tas, kurš rīkojās. Jā, kurš ļoti maz runā, bet strādā pa visiem vairāk un vienmēr atbalsta līderi. Lai arī kāds līderis būtu, vienmēr atbalsta labas idejas un vienmēr atbalsta pārmaiņas. Kas varbūt ir tas aktuālais, kas šobrīd ar tevi notiek? Ar tev varoni? Ar manu varoni šobrīd esmu aktīvi iesaistījies studentu pašpārvaldes darbā, un mans uzdevums būs būvēt bērnu istabu. Tas ir fakultātē, mums ir kā pedagoģijas fakultāte, tur cilvēki nāk bieži bērniem, un man būs it kā jābūvē bērnu istaba. Jā, būtībā viss scenārijs un visas tās lietas grozās ap studentu pašpārvaldi. Un visām ēnas pusēm, labajām lietām un sliktajām lietām, un reizēm attēlojam arī studentu dzīvi. Nu, skaidrs, labi. Tālākajam. Esmu Evelīna. Evelīna Beņģevina. Es esmu vecākais no šiem personāžiem, un man jau ir bijusi pieredze ar iepriekšējo studentu pašpārvaldi. Es zinu, kādi viņi ir, kā viņi mainās, kad ir vara, kad nonāk pie varas, un tāpēc es arī neiejaucos jaunajā pašpārvaldē, jo es saprotu, kas ar viņiem notiks pēc tam. Esmu Meihards Kviesis.
atraktīvs, runājošs, daudz runājošs kā cilvēks, kuram nav savu viedokļu, nav savu ideju. Es tikai esmu tikai mute, man kaut ko saka, un es visiem paziņoju, un viss ir tādā veidā. Kā varbūt šie te varoņi, vai viņi atšķirās, vai viņi ir cik līdzīgi jums pašiem? Vai ir viegli vai grūti attēlot vispār kādu citu dzīvi? Nu, būtībā tie varoņi ir lielākoties tādi, kādi mēs esam. Varbūt ar tiem tā kā negatīviem tēliem ir nedaudz grūtāk, bet principā mūsu tēls... Nu, jums ir negatīvais. Šeit nav negatīvais. Negatīvais nepaņēmā līdzi. Jā, kas ir tā kā otrs līderis. Nu ko, teicāt, ka varētu kaut ko arī uzimprovizēt? Jā, protams. Mazs laiciņš ir atlicis. Jā, ļoti jauki. Tas, ko mēs jums parādīsim, saucas tehnikā lēnās sporta spēles. Improvizācija vispār ir tāda lieta, ko... Tas ir iepriekš nekas nesagatavots, tā ir tāda skatuves mākslas forma, kur iepriekš mēs neko neesam sagatavojuši, mēs nezinām, ko mēs spēlēsim, tāpēc būtu ļoti jauki, ja jūs mums dotu ierosinājumus un mēs to arī spēlētu. Respektīvi, mēs spēlēsim lēnās sporta spēles. Mums ir vajadzīga kaut kāda ikdienas aktivitāte. Ikdienas aktivitāte? Jā, nu tāda lieta, ko var darīt katru dienu. Kaut kas ļoti parasts. Ar sportu? Vienalga. Jācep olas. Olu cepšana, lielisks sporta veids, tāda olu cepšana. Sakiet, jūs divas mīļākās valstis? Nu, Kete, saki. Nu, Āfrika, kaut kur varētu būt. Un Norvēģija tagad ļoti aktuāli. Ļoti jauki. Tātad puisis mums būs no Norvēģijas un meitene mums būs no Āfrikas valstīm. No Dienvidāfrikas. No Būs futbola čempionāts un Norvēģijā Eirovīzija. Jā, ļoti jauki. Un mēs tūlīt redzēsim tādu tā kā lēno sporta spēļu raidījumu. Jūs varat pateikt 3, 2, 1, un tad mēs sāksim. 3, 2, 1, motors! Labdien, labdien, dārgie skatītāji! Mēs esam atkal mūsu raidījumā šai vietā. Un šodien mums sporta spēlēs ir īpašs notikums. Labākie no labākajiem ir atbraukuši pie mums sacensties olu cepšanā. Tātad mēs redzam, mums ir pārstāvs no Norvēģijas Meinhards un pārstāv no Āfrikas Čibata. Jā, tātad viņi ir uzsākuši tagad jau treniņus, sagatavojās, un skatāmies tiesnesis pēc 3, 2, 1 un aiziet. Sporta spēles sākušās. Man šeit ir blakus mūsu ikgadējais kompanjons, mūsu eksperts Raimonds. Labdien, Raimonds. Labdien. Tātad, ko mēs redzam tagad? Kas notiek? Dalībnieki ir uzsākuši olu cepšanu. Viņi ir izvēlējušies pareizās pannas, es skatos, visas ar slīpētajām virsmām, jā, un lakotās pannas, kas ļoti labi pātrina olu cepšanu. Tātad mēs abi jau skatos, šī īpašā olu mešanas tehnika, kad olu ievirpina gaisā un viņi apmet 3-kārto saldo, tas pātrina, viss tas pātrina. Jā, es skatos, ka Norvēģijas pārstāvim ir kaut kāda īpaša lāpstiņa. Ar ko varbūt šī lāpstiņa savādāk nekā mūsu pārstāvē no Dienvidāfrikas? Pie šīs lāpstiņas nekas nepielīp. Tas viņu virza mērķim un uzvarē. Tas viņu ir šī lāpstiņā. Jā, es skatos, Dienvidāfrikas pārstāvi izmanto strausu olas, vai tas ir atļauts šajā konkursā? Tajā sacensībās, vai tas ir... Jā, viena ola ir atļauta. Ja izmanto tikai vienu olu, tad tas ir atļauts. Ak, Dievs, mums ir... Viņi ir paņēmusi pretinieku olu. Vai tagad tiesnesis neko neteiks? Kā būs? Nu, ja tiesnesis to nepamanīja, tad tas tika atļauts un nekas netiks pamanīts. Taču izskatās, ka... Tas ir neparedzēta situācija. Dalībnieki, ak nē, viņi cīnās par ārprāts. Vai šādi gadījumi notiek bieži jūsu praksē, Raimond? Jā, tas gadās, katru reizi gandrīz. Nu, tas ar olas tomēr dara savu. Jā, vai skatītāji brīdināti par šādu notikumu? Protams, pie ieejām tiek paziņots, kad notiks olas svaidīšanās un viss notiksies. Tādēļ viss ir brīdināts un jā... Izskatās, ka šeit... Vai tagad dalībnieks no Norvēģijas netiks diskvalificēts, jo viņam matos ir ola? Man liekas, ka jā. Man liekas, tiesnesis jau ir izdodas karodziņu, jo matos olu nedrīkst ielikt. Tas ir pret noteikumiem, un viņš to dara. Viņš tā ir tā kā čītošanās, atvainojos, bet tā saka... Izskatās, ka Dienvidāfrikas pārstāvi ir izvirzījusies vadībā. Jā, kā jūs vērtējat? Vai šī jau ir uzvara, vai arī viņiem būs vēl pēdējais mačs? Šī ir, man liekas, uzvara. Tomēr tā ola joprojām ir matos ieķersies viņam, un mēs skatāmies, ka no Dienvidāfrikas viņa ir izcepusi, 3 olas izcepusi. Tas ir ļoti daudz, tas ir ļoti daudz. 3 olas, parasti jau tik liels skaits nenotiek. Jā, tā viena bija strauss, tādēļ, jā. Tā ir lielāka, jā. Apsveicam, mums ir uzvarētāji no Dienvidāfrikas. Asiņains fināls. Jā, mums ir skaidrs, kas ir Studentu ferma, tad meklējam jūs sociālajos tīklos. Jā, draugiem, www.draugiem.lv, slīpsvītra, Studentu ferma.
Skaidrs. Meklējam, skatāmies un sekojam līdz studentu farmai un teātrim. Paldies jums, ka atnācāt. Paldies jums, lai veicās ikdienā un arī jūsu varoņiem, lai veicās tālāk. Bet rītdien jau lielais trokšņa fināls, iedomājies, tas brīdis ir pienācis. Ieviesīsim olu cepšanu. Varbūt. Skatāmies, kas arī tur stājās.